Krusta dejas apvieno visas dejas, kurās sastopams krusta motīvs. Tās ir tautas dejas, vienā atšķirībā no tām, kuras redzam koncertos, rakstus nav veidojis horeogrāfs. Tās brīvi dejo tauta un pieļaujama arī interpretācija. Ja mēs sakam, ka krustdeja, ja, tad mums ir katrā šai krustiņā kaut kāds solīts jāizdejo. Ja es varu palikt augstāk, es lekšu, ja es nevaru palikt jau šajā vecumā, tad es kāpšu šajā krustiņā no vienas solīšu uz otru tālāk. Ja? Un viens jau ir tas solis tajā interpretācijā, otrs ņemot to krustu, no kāda materiāla mēs veidojam to krustu, cik lielu mēs to krustu veidojam. Rīgas Latviešu biedrības Rīgas danču kopiena restaurē senās latviešu tautas dejas, jo nevēloties no tām atteikties par labu jaunradzes skatuviskajai dejai. Horeogrāfs tautas deju skolotājs Ernests Spīčs cerējis, ka tautas deja būs arī skola jaunatnes dziesmu un deju svētkos, tomēr stadionā viņa prāt dominējusi skatuviskā deja. Acīm redzot, Latvijā tomēr tā skatuviskā deja ir tik ļoti populāra un izplatīta, ka tautas dejai ir mazas cerības nokļūt līdz deju svētkiem, ja tā rīko no augšas. Tā radusies ideja rīkot tautas deju konkursu Krustimi dejama, kurā senas tautas dejas, kas mūsdienās bieži tiek sauktas par dančiem, dejotu diasporas latvieši. Tas, kas ir jādara, ir pavisam vienkārši. Jāatrod kāda vieta, vienalga kur, jāizdomā sava dejas kombinācija kādai no mūsu piedāvātajām dejām un jāizveido video. Kas ir svarīgs noteikums, ka ir jābūt dzīvās mūzikas izpildījumam. Proti var pats dziedāt, var kāds draugs blakus sist knipi vai sist plaukstas, bet jābūt ir šai dzīvajai dejai un dzīvajai dziesmai. Un filmēt var jebkur, jebkādā formātā. Un kas ir jādara pēc tam? Šis video ir, protams, ar savu atsauci, kas tad es esmu, jāiesūta mums Rīgas Latviešu biedrības folkloras komisijai. Katrā valstī, kur mīt latvieši, uz konkursu aicināšot labas gribas vēstnieki. Kanādas labas gribas vēstniece atzīst, ka latviešu dziedāšanas un dejošanas gēnu nesot zaudējuši, pat tad, ja dzīvo ārzemēs jau vairākās paudzēs. Jo mums ir latviešu skolās deju ansambļi, mums ir arī visādi citas deju grupas. Tā mīlestība ir un aug noteikti. Tās dejas, kuras uztur, ar kurām es uzaugu, ir skatuviskās, varbūt arī tās klasiskās, tos, kurus uzved tur kādā draudzīgā aicinājumā, bet šīs patiešām senās, tradicionālās tik ļoti mums nav, tāpēc šis konkurss ir iespēja mums iegūt un uzķert kaut ko jaunu, stilīgu, lustīgu. Konkursa galvenie vērtētāji būs uzfilmēto videoklipu skatītāji, bet tos vērtēs arī žūrija. Konkursu uzvarētājs tiks apbalvots 2026. gada janvārī Zvaigznes dienā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.